Piespēle pa kreisi. Žanīns ieraida ripu mūsu zonā. Vasiljevs tur cīnās. Izdodas mūsējiem iegūt uz brīdi ripu, bet Blindenbachers pirmais pie tās lems. Blindenbachers, Žanīns, piespēle. Ļoti bīstam. Vēl viens metiens un vārti, bet, manuprāt, vārti neskaitīsies, jo mūsu vārtsarga laukumā bija Šveices izlases uzbrucējs. Vārti netiek ieskaitīti, vismaz pagaidām. Jā, 0-0 vārtu gums neskaitās. Vārtu gums neskaitās, traucēt Edgaram Masaļskis vairākums mūsējiem. Redzam, kāda realizācija, nedaudz virs 15%, tāds vidējs rādītājs. Metiens pa vārtiem. Garām, metiens no zilās līnijas un neizdodas Niževijam saglabāt ripu zonā. Kļūdās Galviņš. Piespēle. Un tagad var pretuzbrukums labs sanāk. 3 šveicieši bija mūsu zonā, 2-1. Metiens, vārti, 1-0. Mārtiņš Cipuls izvirza Latvijas izlases vadībā. Realizēts skaitliskais vairākums, aizrāvās šveicieši ar uzbrukumu. Saglabā ripu Štraits. Rutemans. Metiens, Edgars Masāļskis. Nevajadzētu aizrauties ar uzbrukumu, lūk, kas no tā sanāk. Ripa nav vārtos, bet vēl viens noraidījums mūsējiem. Ciprus, Džeriņš. Džeriņš pie apmals meklē partners, nav kam piespēlēt Širokovam, tur tālāk aiz vārtiem. Pierapējos pieslēdzies uzbrukumam, metiens, un Gerbers piespiež ripu. Piespēle vārtu priekšā, teicam spēlē. Atkal Edgars Masaļskis. Spēlē atpakaļ metiens. Masaļskis tver ripu arī šoreiz. Masaļskis pagaidām, manuprāt, labāk neizdots. Šī piespēle, tā bija piespēle domāt Cipulim un tagad pretuzbrukums. Metiens, teicam, darbojās vēlreiz vārtos Edgars Masaļskis. Galviņš saņem sitienu. Uzvar mūsēji iemetienā, Sotnieks raida ripu garā apmali, tālu piespēle. Aizmugurs nav, var izdarīt metienu. Džeriņš gandrīz 1-1 izgāja pēdējā mirklī. Blindenbachers traucēja Džeriņam, tagad Monē. Viks atspēle Štraitam. Pilnā sastāvā ir mūsējie, bet uzbrukums turpinās. Metiens pa vārtiem, ripa nav piespiesta un vēl viens noraidījums. Diemžēl Latvijas izlasē atkal Viks nogāsts vārtu priekšā un 3 minūtes līdz spēles beigām paliekam vēlreiz skaitliskajā mazākumā. Sekundes un iespējams tiksim pie otrās uzvaras. Pagaidām nesteigsimies, Viks ieiet zonā. Piespēle vārtu priekšā un vārti. Tomēr Šveicei izdodas panākt izlīdzinājumu. Burtiski pēdējās vairākumas sekundēs. Romans Viks. Pirmais pie ripas. Nav gūta vārti. Edgars Masaļskis nosargā vārtus neskart. Viks neapmierināts, bet vārtu nav. Vārtu pēc tam izkustējās. Iespējams jau pēc metiena 0-1. Pēc pirmās sērijas piesedze šo vārtu stabiņu. Nedaudz, protams, izgrūda vārtus, bet vārti nav gūti. Un tagad jau mūsējie izdarīs metienu. Atkārtojam no augšas. Un tagad Niževijs. 1-0. Latvijas komanda izvirzās vadībā. Protams, ka tehniskais Niževijs bija tas, kas izpilda pirmo metienu. Pārspēts ir Martins Gerbers. Bez variantiem, tā teikt. Dzirdam Latvijas līdzjutēji Edgars uzmundrina Masaļskis un lems.
Metiens tieši tādā pašā stilā un Masaļskis vēlreiz atvaira Bulīti. Arī Lebam neizdodas gūt vārtus. Karsu metienu atvaira tomēr Mārtiņš Gerbers. Un šeit izlase turpinās. Bulīšs vēl viena izdevība. Neizdevās pārcelt pāri aizsargam Rip. Labi spēlē Gerbers. Sprungers. Metiens garām vārtiem un Latvijas izlase izcīna vēl vienu uzvaru šajā pasaules čempionātā. Pietiek ar vieniem gūtiem vārtiem šajā sērijā un Museja līksmo. Vēl viena uzvara. Trešā uzvara šajā čempionātā. 4 punkti Musejam panākam. Zviedriju pakāpjamies uz 3. vietu E grupā. Un speram nelielu, bet solīti pretī ceturdaļu finālam. Krīgers apsveic Znaroku, priecājās mūsu līdzjutēji. Mārtiņš Cipulis guva pirmos vārtus un Ņiževijs realizēja Bulīti. Metiens garām vārtiem nedaudz pats skar Ripu Edgars Masaļskis un Museja izcīna 3. uzvaru šajā čempionātā. Paspēta beidzot arī Šveices izlase, kas līdz šim nebija izdevies. Esam lauzuši bēdīgo tradīciju gan pret Zviedriju, gan pret Šveici. Un līksmo mūsu līdzjutēji, protams, arī hokejistu sievas un draudzenes. Līksmo viss. Latvijā vēl viena uzvara. Lielisks atkal Edgars Masaļskis vārtos. Neizdevās pamats laikā izcīnīt uzvaru, bet izdevās to izdarīt pēc spēles metienu sērijā. Tātad 3. uzvara Musejiem.